medību 2. sezonas 2. epizode. Pirmajā epizodē mums gāja jaudīgi, cīņa bija spraiga, bet diemžēl nācās atvadīties no 2 dalībniekiem. Paldies Elzai, Robertai un Viestardam! Jūs esat un būsiet mūsu sirsniņās! Skatītāji! Šajā epizodē par atbildīgo esmu atstājis Lotānu, bet paturiet prātā, es visu vēroju. Morģer, tu esi ar mani. Ķeramies klāt šīs epizodes uzdevumam. Šoreiz dalībniekiem būs jāiejūt stilista lomā. Uzdevumā piedalīsies dažādas televīzijas un radio personības, kuram vajadzēs piemeklēt īpašu apģērbu. 15 minūtes, 40 eiro, tēma modes skate. Stils ar domu. Atļaušos piebilst, ka šajā epizodē dalībniekus vērtēs televīzijas un radio personības, kā arī Humpalu medību stila eksperts 5 punktu sistēmā. Man liekas, būs viegli. Tas varētu būt grūti. Nevar tukšu apģērbu likt virsū, ir jābūt pamatojumam. Man nepatīk tās modernās lielo veikalu drēbes. Tam vajag būt praktiskam, bet tajā pašā laikā arī, protams, modīgam un aktuālam. Es ceru, ka es iekļaušos šodienas laikā un man izdosies izpildīt uzdevumu. Mani sauc Jānis Geste, un katru vakaru 8 jūs varat mani satikt panorāmā. Jānim patīk izaicinājumi, tādēļ viņš piekrīt dalībai Humpalu medībās. Kaut arī pirmā doma bija... Nē! Griežam, jā? Citu variantu nav. Žēl. Adrians! Jānis Geste. Vakar panorāmas vadītājs? Jā, to es zinu, jā. Diezgan atbildīgi vispār. Adrian, turies un lai ne par daudz un ne par maz. Tu tā interesantā grib viņu saģēt, bet man šķiet, ka katru dienu uzvelk. Jā, tev taisnība, nē, tas nebūs. Dīks, teiksim, šis te. Man šķiet, viņam varētu patikt. Bet kargo. Viņš nav brutāls kargo, viņš nav solīts kargo. Klases, bet kaut kas tāds ar tādu bū. Jā, bet šis būs perfekts. Šeit viņš grib zaudēt. Nu, iedomājies, ja viņš ir uz modes skati, viņam vajag kaut ko tādu, lai visiem skatītājiem iedurās acīs, nu. Pikniku pēc tam var iet, tā tiešām ir ideja. Šlipses. Pasies, viņš iet kopā gan tajam krēklam, gan šim. Būs fenomenāli! Jā! Gaidam studijā? Jāni! Es tev izvēlējos šādu žaketi. Dabīgs, jā? Dabīgs, jā. Tiešām īstā, jo zin kā kažokas vai raudēšana 21. gadsimts. Jā. Sintētika, tā ir sintētika. Kažoks. Es, man liekas, neko citu neredzēju, kā tikai to kažoku. Un, man liekas, tur tajā brīdī bija tas pirmais bloks jau tāds momentāls un viss. Es tev atradu šādu krēklu, tad es atradu arī šādu tev šlipsi, kas, man liekas, ļoti labi iet kopā ar krēklu, vai ne? Jā? Nē? Tev tā šķiet, jā? Man tā šķiet, jā. Kakaosaite man ļoti patīk. Ja es viņu varēšu dabūt pēc šī visa, tad es viņu labprāt kādu vakaru uzlikšu panorāmā. Tādas bikses. Jānis iet pārģērties, mēs tevi gaidam. Tu uztraucies? Jā, diezgan. Kā es jau 3 bikses līdz notrīcēs nos? Man liekas, tev labāk. Man ļoti patīk krakls. Jā. Bet viņš man tiešām bija baigo izaicinājumu. Sagatavojas krakls, otrādi pogājās, kakaosaiti pie šīs krāciņas apsiet. Arī tas tāds zināms izaicinājums. Tagad laiks Jāņa vērtējumam. Adrian, ja es ņemtu vērā kažoku, tad vērtējums droši vien būtu kāds no šiem, bet es kažoku nolikšu malā par kakaosaiti un kraklu, līdz ar to kopā šādi. Nu, redzi, Adrian, es savu solījumu turu, kā redzi šo kakaosaiti, to noteikti atpazīsti, un tā šovakar būs redzama arī ziņās. Esiet sveicināti! Mani sauc Lota Ulmana, es strādāju Latvijas Radio 5 un esmu satura veidotāja. Lota ir jauda. Viņa ir aktīva un enerģijas pilna. Man pirmā reakcija par šo projektu bija jā, malcam, let's go! Mums ir Lota un Lotāna. Nu, skatāmies, kas būs tavs varonis.
Katrīna! Super! Ok, super. Katrīna, maucām! Bet man liekas, ka Lotte pēc šī ar mani tiešām negribēs runāt. Es redzu Lotu šajā iekšā. Es arī redzu. O, šitās īstenībā tāds Eiro. Tas ir ķēriens. Nav atrust ņemt. Te var savilkt. Super, te ir dimants. Nu, Šis ir ķēriens. Stīl, tas ir rīktīgs ķēriens. Tieši tā. Ko mēs sagaidām studijā? Lotu! Nāc šur, draudzene! Nu ko, netērēsim laiku, rād, ko tas sagatavojas mūsu dāmai. Es tā dzirdēju, ka tev nepatīk apspīlētas, tāpēc es paņēmu kaut ko bišķiņ platāku. Vēl ar visu. Ar visu, jo tas tur bija šausmīgi plaša Country. izvēle. Šis man patīk. Es tagad tādu diezgan klasisku, savā ziņā kaut ko sievišķīgu. Un tālāk mana mīļākā apģērba daļa ir šī veste. Wow! Ok! Kā arī es nevarēju nākt ar tukšām rokām, un man tev ir neliela dāvana. Lūdzu. Tā ir kā dāvana. Jā. Superīgi. Šis ir arī daļa no outfita. Jā. Es varu sagaidīt uzmērīt. Lota! Makšķerēm! O, mums ir zīltība! Es īstenībā gribu tās bikses pats sev un to jostu. Es teikšu to godīgi. Man ļoti Par viņām patīk. baidījos visu šo laiku. Arī baidījāmies. Tāpēc, Tas ir mans mīļākais no visu šī te. Protams, vestīta arī ļoti skaisti. Man patiesībā ļoti patīk mans apģērbu komplekts. Tiešām vispār nevarētu sūdzēties. Vienīgais, kas man nav pārāk ērti, ir tas, ka man nav tēkrakls virsū. Esmu tik ļoti pieredzis pie tēkrakliem. Bet es domāju, ka šis viss uzlabo. tev viņam vārds jāizdomā. Katrīna. Cik oriģināli! Bet Jā, tad šā iziet ārā no mājas. Kāpēc ne? Nē, pagaid, nē, labi. Paldies, ka tu atbildēji manā vietā. Es redzu uz darbu iet šādi. Jā. Es varētu. Bet draudzenēm satikties vakarā. Laiks doties uz vērtēšanu. Katrīna, es tev dodu tik punktus, jo es patiesībā pat arī šo visu vilktu. Ir sevišķi tās bikses un to jostu. Tā kā tu izdarīji ļoti labi. Mani sauc Emīls Cauna un es strādāju Latvijas televīzijas sporta redakcijā. Latvijas televīzijā strādā salīdzinoši nesen, bet ir jau arī sevi pierādījis basketbola studijā un arī komentējot sporta pārraides. Gatavs? Es piedzimu gatavs. Nu, noskatīsim, kuram būs paveicies. Bruno! Es teikšu tā, ka es nezināšu. Varbūt, ja es redzētu seju, es atpazītu, bet pēc vārda es nepateikšu. Bruno, tas nebūs viegli, lai tev izdodās. Tad tu vispār neņemsi neko, no ko viņš ikdienā nesā. Tu visu kaut ko jaunu vēlēsi. Es domāju, vairāk manā stilā, lai viņš kaut ko arī jaunu pamēģina, godīgi sakot. Tas ir ļoti riskants pieejams. Es tālāk gribu atrast kaut kādu kraklu. Es domāju ar pogām. Varbūt šits, kā tev liekas. Es domāju, es atstāšu šo. Gaidām studijā Emīlu! Čau. Tātad sāksim ar biksēm. Es ceru, ka tev šīs patiks, bet ja ne, man ir arī mazliet opcijas. Rezervē manis paša uzlabotās bikses, kurās es iešu šādu tā kā platāku daļu. Es ceru, ka tev kaut kas tāds patīk. Man nepatīk platēji gali, es tev saku godīgi. Priekš manis šis ir kaut kas pilnīgi savādāks, pilnīgi jauns. Viss ir tik plats, man tik plats drēbes nekad dzīvē, man liekas, nav bijuši. Cerams, ka es tev mainīšu domas. Tālāk man ir šis pelēks krakls. Protams, kraklam, pogātajam, kas vienmēr iet pāri. Žakete, tāds, man liekas, kā lina audums. Un, protams, kā var bikses bez jostas, tiešām tāda, es teiktu, ekstravaganta. Nu tad sūtam tevi ģērbties. Bruno, tu straucies. Es neesmu pārliecināts tik ļoti ar savām bikšu izvēlēm. Paskatieties. Es jūtos kā Texas Strangers. Žaketīte superīgi iet perfekti klāt. Krekls varbūt tāds platāks, jā, tāds brīvāks, tā kā tu teici pirms tam, bet ir ok. Jā. Es joprojām īsti nevaru saprast, vai vispār tas ir priekš manis vai nav priekš manis, jo viss te kaut kur karājās, jo man patīk, ka tā kā ir viss pieguļošs vairāk vienmēr bijis. Tā varbūt bijusi lieta, bet... Aerodinamiskāks. Jā, šis tā kā vairāk ir kaut kas jauns, kaut kas interesants. Pietiks runāt, laiks vērtējumam. Bruno, es tev dodu vērtējumu 3 no 5 balēm. Viss bija ļoti labi, josta bija forša, bet man tomēr patīk viss nedaudz pieguļošāks.
Eva Johansone ir Latvijas televīzijas žurnāliste, kultūras ziņu moderātore, kā arī klimata aktīviste. Kumpalu mednieka medības. Un mēs esam nomedījuši Diānu! Es esmu dzirdējis to vārdu, to es varu uzreiz pateikt. Diana galvenais izbaudi to procesu. Es noteikti gribu sākt viņai atrodot džinsa svārkus, bet es negribu pārāk īsus, es negribu garākus džinsa svārkus, bet es pagaidu. Džinsa svārkus, drosmīgi. Pa īsu, kamēr es te staigāju, man iekrita acīs šis ļoti krāsainais spilgtais citronu džempers. Tik skaisti un spilgti. Man liekas, viņai patiks. Nevarētu kaut kādu baltu, varbūt, kā izskatās apakšā? Tieši un izskatās, un tas man šķiet ir svarīgākais. Jā, tieši tā. Man patīk šitais te ir dzeltens un zelts un melns. Es paņemu šo, es nezinu, kas tas tāds ir. Eva! 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 Sveicināt! Es esmu tikušās. Čau, prieks. Čau, prieks iepazīties. Viņa bija tik eleganta, vismaz man tā likās. Man ļoti patika viņa. Tātad es dzirdēju, ka tev ļoti patīk tādas krāsainas, sievišķīgas drēbes, tāpēc es tev izvēlējos šos džinsa svārkus. Patīk džinsa svārki? Man patika 90. Atdzīvos Bet tagad tā kā modē viņi ir. Jā, tieši modē. Es izvēlējos, kā varētu teikt tādu galveno apģērba daļu šo citronu dzelteno džemperi, jo, kad es uzzināju par tavu profesiju, man uzreiz galvā ienāca dzeltena krāsa. Es arī paņēmu šo krekliņu bez rociņām, un tad man arī tur ir viena rotas lieta. Jā, viņa ir paņēmusi manas mīļākās krāsas, kas ir balta, dzeltena, vēl tikai gaiši zila trūka, un mazliet tā kā zelts. Tas bija pirmā reakcija, es sapratu, nav kaut kāds brūns vai zaļš. Nu, sūtīsim Evu uz ģērbtuvi. Man liekas, mums ir kaut kas telepātisks, jo man arī tieši domājās, to vajadzētu uz rokas uzvilkt, bet es to nepateicu. Kompliments par to, ka ir piemeklēta krāsa, kas piestāv tam džemperim. Un man šķiet, ka, uzliekot šeit kā skrēles, viņas neizskatās labi, bet kā aprodas izskatās labi. Paldies. Te būtu pārāk nedaudz smagu, man liekas. Jā. Midijas svārkus nekad īsti neesmu nesājis arī 16 gados, kad braucu uz labvēlīgā tipa koncertiem kaut kur Tērvets estrādēs. Bet jāatzīst, ka kaut ko mazliet kādreiz vajag iziet ārpus tā komforta. Tas, kas ir mazs mīnus, ka man patīk, ka ir sievišķīgi, var redzēt to formu, tad džempers viņš tāds būt masīvu. Mums visiem interesē, kāds būs Evas vērtējums. Diana, es tev dodu 4 punktus, jo drēbes man der, krāsas un toņi ir mani, džemperis un krēles ir fantastiski, tāpat arī baltais krekliņš. Neesmu mini meitene, un man šķiet, ka varbūt esmu pārāk teicamniece, pārāk pareiza. Es būtu gatava vilkt kaut ko krāsaināku, ekstravagantāku. Goran Gora, īstajā vārdā Jānis Holšteins Upmanis, dziesminieks, komponists, kā arī Latvijas televīzijas kultūras ziņu vadītājs. Svinīgi paziņojam, ka man drēbes izvēlēsies Emma! Super, ok, jā. Viņš ir zināms, es viņu zinu. Emma, neuztraucies, dari, kā tev liek sirsniņa, un viss izdosies. Mana stratēģija ir vienkrāsains krēkls, vestīt vai kaut kāda tāda maza jāciņa, piemēram, šāda. Un bikses ir kaut kas, kas tā kā vispār neiet kopā. Tādus klaunisku stilu, bet tādu klasisku. Tu saki, ka viņš ģērbs kā klauns? Ne, es to neteicu. Es saku, tu man pateici, es pateicu klausēm. Es raksturoju, kā viņš ģērbs. Neliec man vārdus mutē. Un šīts pa virsu. Cik ir šis diametrs? Tu teici, ka viņš ir maziņš, nevis Ahoj, es atradu īsto lauteni. Ko tu domā? Es to iepriekš kādam centos izsmērēt, man priekš, ka tev ir labi acis. Man liekas, šīs ir ļoti labas. Viņas ir pieskaņotas ar to zaļo. Viss ir perfekti, veste būs. Šis slips ir perfekti ar tiem. Jā, man vajag kur cepurs. Tas kur? Nē, rekuši to melno bīnī. Viss. Mēs esam gatavi sagaidīt. Jāni. Labdien, es esmu Jānis. Labdien, es esmu Emma. Prieks iepazīties. Ļoti stingrs rokas spiediens un novērojama stāja. Tātad šīs ir tās leģendārās bikses, zaļā tonī. Vispār es vēlos brīdināt, ka viss tas kopums outfitam ir ar Ziemassvētku noskaņām. Cik laicīgi. Man jaunībā ļoti patika velvet bikses. Es būšu pakarmais. Krēkls Ziemassvētku. Patīk? Okay. Tātad tur ir visādi kociņa eglītes, tur ir slēpotāji, lācīši. Ļoti labi. Kakla šlipse Ziemassvētku. Cepure, melna, neitrāla. Pirmā neitrālā lieta. Veste ar rūtiņām, jo bija arī baumas, ka jums patīk rūtiņas. Kas par to liecinies? Jā, diez kas tā. Un pēdējais ir mans elements. Vēl? Sarkanas krāsas. Viņas ir ļoti
Viņas ir bijušas cauri ļoti daudz kam. Reizēm labāk ir neredzēt. Sūtīsim uz ģērbtuvi. Off we go. Jūs nofilmējāt? Viņa tikko man iesita. Es ikdienā ģērbjos mazliet krāsainākos toņos, bet ar katru to uzvilkto kārtiņu man šita īsmā baigi labi. Kura sēd šlipsi? Kas iemācies ar YouTube video? Es nevaru paelpot. Lotan, nē. Tu dūsien labāk. Man liekas, ļoti pareizi izvēle bija uzrotītās piednības. Bija tieši tas, kā es to biju stāvojusies. Tad, kad es ieraudzīju pakaramā, es domāju, nē, šitas pilnīgi noteikti nav mans tā kā ikdienas stiliņš. Bet tā kā tur ir tik daudz spoguļus, tā kā varēja pētīt sev no visām pusēm, un es tā domāju, hell yeah, tas Harry Styles, nu. Es būšu godīgi, man kaut kas no šī visa atgādina, dod nedaudz Hobbitu vibe. Atceries, to vajag uzvarēt, ka nedod slikts. Tas nav slikts, man patīk Hobbiti. Hobbiti ir forši. Forši. What's wrong? Jāni, tu esi gatavs? Kam? Vērtēšanai? Oh my God, jā! Super! Emma, es esmu sprukās, jo šis uzdevums ir patiešām ļoti grūts novērtēt ar kaut kādu konkrētu atzīmi tavu veikumu. Pirmkārt, man ir mazliet par šauru bikses, bet tā nav tava vaina. Maza vestīte, tā kā rūķim, bet mani ļoti iepriecināja tava personība. Es tev dodu 4 punktus. Ilze Dobele, pazīstama arī kā Do Ilze, digitālā satura veidotāja. Viņa ir arī Humpala mediju 1. sezonas fināliste. Čau! Oh my God, tā ir Ilze! Viņa man zaudēja! Tev liekas iegriezt un iespēju uz uzvaru. Ceru kādu citu šoreiz. Es skatīšos. Līva! Cik feini! Viņa! Jā, zinu. Man patīk, kā viņa izskatās. Ok, Līva, let's go, tev sanāks. Un lūdzu apģērb man smuki. Skrienam! Tikai 15 minūtes. Daudz laika nav. Okay. Es mēģinu atrast lielas bikses. Tad es paņemšu šīs. Viņas arī ir tādas low rise, bet mēs atradīsim lielu topu. Bet apskaties, tu gribēji melno apģērbu. Šis varētu būt labs akcents. Nē, šis ir neglīti. Pagaidi. Tas es domāju, ka būtu labāk. Tu nešķiet, ka šis būtu labs variants. Kad Dievs cirkulāciju nogriezīs. Apters uz brillēm. Jā, es nevaru. Cepura, saskaņus uz brillēm. Tieši tā. Gaidām studijā? Ilzi! Tātad pēc pirmais ir šīs bikses, un kā es esmu pirms tam minējis, viņas ir diezgan lielas, tāpēc to vajadzēs pielabot. Tad viņai bija tās brilles, bet tad viņas pacēla, un tad es redzēju, un man bija tāds, tad cerams, ka viņai patīk. Šis ir nākamais, tas ir diezgan parasts krakls, bet, kā tu vari redzēt, viņš ir ļoti, ļoti liels. Atsparādīja ļoti skaistas kropstiņas. 2. Acis. Nākamais mums ir aksesuāri. Pirmais ir šāda neona oranža cepure, kas padarīs visu outfitu tādu krāšņu. Un tad arī ir kopā neona oranžas brilles. Un kā aksesuāri, ja gadījumā tu uz ielas atrod suni vēl vienu, mums ir suņu sīkstā. Bet dodies skrienu prom. Grūti, viņa tā kā pokerspēles, viņai brilles uz acīm, nesaprot, ko viņa domā. Un tā, ka viņa noņem, viņa tā paskatās kā tāda kritiķis. Ilze! Nāc ārā! Parād visiem savu skaisto apģērbu. Nē, bet ir stilīgi. Man bija tikai viens kritērijs, ja godīgi, lai man der. Un man der. Es jau, kad pārģērbos tur ģērbtuvītē, jau sapačējos, tā kā ieskait man Instagram. Tur būs bilde ar šo outfitu, un man ļoti patīk, ka viņi ir ievērojusi visu, ko es prasīju, un man patīk, ka ievēro visu, ko es prasu. Tu izskaties stilīgi. Es to uzvilktu. Vai šis drēbes var paturēt? Jā. Tu jau teikt, tu spērci savu kritēriju. Nē, es tāpat viņai 3 likšu, labākajā gadījumā. Es tev lieku 5, man viss patīk, man viss der, un paldies tev liels par šo foršo darbu. Dalībnieki ir veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu, un personības ir novērtējušas viņu sniegumu. Šoreiz papildus punktus piešķirs arī Latvijas televīzijas stiliste, Humpalu mediju izraudzīta eksperte Sinda Krieviņa, kura stila pērles meklējusi gandrīz visām Latvijas slavenībām. Adrians. Man patika viņa kargo bikses, sīkrūtiņu krekls, un Adriānam es dodu 5. Katrīna.
Katrīnai par Lotas stilu es dodu 4 punktus. Es, piemēram, būtu izvēlējusies par 1 izmēru lielākas bikses Lotai. Bruno, lielisks stilista darbs. Ja man būtu iespēja, es tev dotu 6 un vēl vairāk punktus, jo es Emīlu labprāt redzētu tā staigājam pa televīzijas gaiteņiem. Diāna. Šai tērpu kombinācijai es dodu 3 punktus, jo priekš Evas šis tērps ir par smagnēju, un es pie šī džempera izvēlētos sievišķīgākus un gaisīgākus svārkus. Emmas tērpam es dodu 3,5 punktus, 2 punkti iet par brillēm un 1,5 par pašu tērpu. Vesti Emma varēja atstāt uz pakaramā. Līva! Paldies, Līva, par izvēlēto tērpu Ilzei. Es dodu 5 punktus, ja varētu dotu arī 6 un 7. Lieliska stila izjūta un tā tik uz priekšu. Spriedze aug. Fināls tuvojās. Rezultāti ir nepielūdzami. Un šoreiz mēs atvadamies no Emmas un Diānas. Meitenes bučas. Šajā epizodē tas viss, bet tiekamies drīz!